Sveiki, mani sauc Uģis Pols, un es sevi uzskatu par tādu diezgan modernu cilvēku, tā varētu teikt, kurš ar tehnoloģijām nav ļoti uz jūs, un tāpēc mani diezgan iepriecināja šī iespēja tikt pie šāda datora uz nedēļu, kas ir number one in gaming, tas ir MSI GT80 Titan. Dators, kas ir cenas ziņā diezgan padārgs, daži tūkstoši eiro, un noteikti ir dārgāks nekā jebkurš vidusmēra portatīvais dators, bet tam pilnībā noteikti ir arī savi iemesli. Viens jau ir tas, ka viņam ir 32 GB RAMs. Protams, processors arī ir viens no jaunākajiem videokarti tieši tāpat. Un tieši tāpēc to arī var redzēt, palaižot jaunākās spēles, kur vispār nekas nekarās. No ārpus jau uzreiz ieraugot šo datoru ir redzams, ka tas ir vienkārši masīvs portatīvais dators, bet es teiktu, ka vizuālais viņam ir tiešām ļoti smuki nostrādāts. Klaviatūra ir netipiska, man liekas, vismaz jebkuram portatīviem, ar ko es esmu strādājis. Tāpēc arī, lai īsti parādītu, ka tas ir tiešām gameriem domāts komps. Klāt tiek dotas metāliskas podziņas dažas, kas ir tā nevis nejauši kaut kur, bet tās ir tieši WASD, kas ir gameru podziņas, manuprāt, lielisks dizaina elements ir tas, ka šis spēles touchpads atrodas nevis kaut kur centrā, kur vienmēr ar delnām viņš tiek aizskarts un vienmēr kaut kas tiek uzspiests netīšām. Viņš ir ļoti gaumīgi nolikt šeit malā. Svārs viņam arī ir diezgan iespējams 4,5 kg, tātad nav tāds, ko tik viegli pārnēsāt visur un vienmēr. Liels ekrāns ir svarīgi. Nepavēlt arī šim datoram speciāli var pieslēgt vēl 3 ekrānus. 3 ekrānus tīri, lai tu varētu vairāk izbaudīt savu datorspēli. Lai arī skaņu sistēma tiešām šeit ir arī, ja es pat nespēju to izbaudīt ar ausīm, es tomēr palasīju nedaudz vairāk par to, un tur tiešām ir ļoti viss atstrādāts, bet tāpat man liekas, ka īsti gameri, tie, kuri iegādātos šo datoru, nespēlētu datorspēles uz iebūvētas skaņu sistēmas. Tas nekad nenotiks. Viena lieta, kas man pats lielākais mīnus. Kāpēc šeit līdzi nenāk datoru pele? Dators pat vairākiem tūkstošiem. Kurš gameris, ja jūs tiešām šis produkts ir top gameriem, kurš gameris spēlēs kādu datorspēli ar šo peli? Neviens. Un kas ir gaming dators? Viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs dators. Un tas ir tieši tas pats, kas ir vajadzīgs video montāžā. Tie cilvēki, kuri taisa raidījumus, cilvēki, kuri taisa filmas, kuri vienkārši filmē. Un tas, man liekas, šim datoram paver pilnīgi citu mērķu auditoriju, kas, man liekas, ir mūsdienās arvien augošāk un augošāk. Tāpēc uz šādiem datoriem varbūt nevajag skatīties tikai kā gamings, bet ar šo datoru montāža, man liekas, būtu vienkārši diezgan bez aizķeršanās. Bet tiem cilvēkiem, kuriem ir iespēja pie šī tikt, droši. Es nedomāju, ka jums nāksies to nožēlot.